Jā, labdien! Šodien mēs tiekamies viedajā trešdienā, kā ierasts pulkstens 3. Mums ir bijusi neliela vasaras pauze, kurā kopā ar visiem esam gan aktīvi padarbojušies ar kopienām, gan aktīvi veidojuši projektu idejas tādai nākošai darbīgai sezonai, gan arī jau gatavojuši viedo trešdienu plānu. Un tā kā tādas jaunās sezonas viedo trešdienu mums iesāks viedais ciems Jaunanna, un piesakot runātājus, es atļaušos nolasīt komentāru no vietējās rīcības grupas, kura iedeva savu atsauksmi par Jaunannu brīdī, kad šajā pavasarī vēl startēja atpazīstamības zīmē viedais ciems. Tātad vietējā rīcības grupa saka, viens no aktīvākajiem ciemiem Alūksnes novadā. Noteikti pelnījis atpazīstamības zīmi viedais ciems. Ilgadīga biedrība startējas veiksmīgi projektu konkursos. Viņi ir auguši pa šo gadu, kopš ieguva ceļā uz viedais ciems. Aktīvi iesaistās pasākumos, info izzinoši, izstrādā attīstības plānu. Viņi ir superīgi. Viss, kas notiek ar iedzīvotāju padomi vai ar sabiedrisko aktivitāti, Jaunannā viņi to dara labi. Plus, apvieno dažādas grupas, gan uzņēmējus, gan jauniešus, gan seniorus, ir ceļā uz attīstību, veido vietējo darba grupu, iesaistās vēl papildu interesantus. Palīdz virzīt, darbināt arī pašvaldības ieplānoto iedzīvotāju padomes ceļu. Jaunanna vienmēr ir spēks un palīdz arī vietējā rīcības grupā. Tajā, kā jāizskatās ciemā, kā jāsadarbojas, kā jābūt atbildīgiem. Viņiem ir savas tradīcijas, pasākumi, kur iesaistās visi ģimenes locekļi. Kultūra ir vienojošs moments – lieli malači. Viedais ciems ir devis iespēju paskatīties uz sevi no malas un palīdzējis augt, ieraudzīt potenciālu arī ārpus biedrības loka. Uz viņiem balstās daudz elementu, no kā iedvesmoties citiem. Un tāpēc arī esam aicinājuši šodien padalīties Jaunannu ar savu stāstu, un tajā dalīsies trīs viedā ciema pārstāvji – Baiba Gusta, Kaspars Gusts un Elita Jansone. Došu vārdu jums. Labdien! Paldies, Anda, par skaistajiem vārdiem. Klausoties pašai sirsniņā siltums, un es domāju, ka mums arī pārējiem, jo tiešām vajag reizēm pateikt kaut ko tik labu, lai mēs justos tiešām, jā, mēs to varam. Sveiciens visiem aktīvajiem arī. Un šodien mēs mēģināsim pastāstīt par sevi, ko mēs darām, kā mums tas iznāk, varbūt kaut kad neiznāk, bet mēs cenšamies. Un noteikti uzklausīsim arī citu ieteikumus un kaut kādas interesantas lietas, ko varētu aizkļūt. Bet pirms mēs tālāk stāstīsim, es mēģināšu padalīties ar mūsu prezentāciju, ko mēs iesākām. Un mums būs arī pāris video, ko parādīt, kādi tad mēs esam. Tad video un vai mūsu prezentāciju redz? Jā, redzam. Nu, lūk, tātad Jaunanna, mēs esam skaistā vietā, ciems Alūksnes novadā un ar 442 iedzīvotājiem. 17 kilometri no novada centra Alūksnes un 216 kilometri no Rīgas. Atrodamies 1 kilometra attālumā no valsts nozīmes autoceļa un starp 3 lielākām pilsētām, kas mums apkārt ir Alūksni, Gulbeni un Balviem. Un mūsu pagastam cauri tek Pededzes upe ar savām pietekām, kas mums šķiet ir kaut kas īpašs, kas dod to īpašo, to skaisto mūsu dabai un, protams, arī cilvēkiem, kas šeit Jaunannā dzīvo. Jaunanna lepojās ar sakopto vidi un attīstīto vidi Pededzes upes krastos, kopienas sadzīves un kultūras tradīcijām un cilvēku saliedētību un arī aktīvo sadarbību. Jaunannā ir enerģiski cilvēki. Viņiem ir raksturīgs vietas patriotisms. Man šķiet, ka tā noteikti ir prasmes un zināšanas ļauj uzturēt aktīvu dzīvesveidu un kultūras dzīvi. Un, protams, realizēt arī jaunanniešu jaunas idejas, kopīgi veidotās stratēģijas, mērķu sasniegšanai.
Viens no mūsu svarīgākajiem atbalsta punktiem, un tas īpašais ir stipras ģimenes, spēcīgas dzimtas, protams, vienota kopiena, kvalitatīva dzīves vide, tradīcijas. Tas ir pamatojums tam visam, kādēļ daļa jaunaniešu atgriežas un veido jaunas ģimenes šeit mums atkal Jaunannā. Un tāpēc mēs arī par sevi sākam, mēs dziedam Jaunannā, jo tas ir gan tiešā, gan pārnestā nozīmē. Un tas, ko mēs stāstīsim, ko es tikko arī teicu, tad mēģināsim arī tagad parādīt jums video, kurā autors ir jaunannietis, jauniete, Sanija Jansone, kura arī ar visu savu sirdi un vēlēšanos ir Jaunannā, bet varu teikt tikai to, ka iesaistās jaunieši mūsu aktivitātēs, tas ir tāds ļoti, ļoti liels pluss, ko mēs ļoti novērtējam un arī lepojamies. Jā, lūk, video par Jaunannu. Garāks. Abas programmas lietošana. Nevaram ieslēgt, to mēģināsim. Varbūt šī tā. Jaunanna ir mūsu ciems, kurā spēks rodas no tā, kas mums jau ir. Daba, kopiena un cilvēku uzņēmība šeit nav tikai idejas. Tās ir mūsu dzīves pamats, lepnums un virzītājs spēks. Dabā jaunaniešiem ir iedvesmas avots un arī atbildība. Mūsu dabas takā regulāri notiek pārgājieni, tā ir vieta sirsnīgām sarunām, kā arī viena no mūsu attīstības prioritātēm. Mēs to kopjam un vēlamies padarīt par interesantu turisma objektu. Lepojamies ar tās maršrutu un galamērķi, vairāk kā 100 gadus veco kultūras pieminekli Medību pili, kas izceļ arī Jaunannas vēsturisko nozīmi. Dabas sakoptība Jaunannā ir liecība par mūsu rūpēm un līdzdalību. Tā pati rūpe ir arī cilvēkam par cilvēku mūsu kopienā. Mēs esam dažādi – skolotāji, mākslinieki, vecāki, jaunieši, seniori, bet, kad sanākam kopā, veidojas stipra vienotības sajūta. Piederība ciemam veidojas kopīgā ikdienā. Tā tiek kopta ar sveicieniem uz ielas, sarunām pie kafijas, smiekliem mēģinājumos un atbalstu tad, kad vajag. Tautas nams ir vieta, kur tas viss notiek. Tā ir mūsu satikšanās vieta, silta, dzīva un atvērta. Zem viena jumta šeit darbojas 4 interešu grupas un 6 amatieru kolektīvi. No dāmu klubiņa līdz teātrim, no dziedošām trallām un triolēm līdz supertētu klubiņam un dejām. Te tiek sagādāti pārsteigumi dāmām no Jaunannas vīriešiem sieviešu dienā. Mēs aktīvie puiši, tēti, dēli un visi pārējie gribam sirsnīgi sveikt mūsu daļās sievietes, novēlēt skaistu saulainu šo dienu. Sveicam sieviešu dienā! Kad vietējais kino, kad cilvēki svin dzīvi ballēs līdz agram rītam, tad tiek izkopti vietējo talanti, kas parādīti savējiem sadančos, pirmizrādēs, koncertos. Un te jaunanieši arī sveic cits citu. Tautas namā dzimst un tiek realizētas idejas un koptas gadiem ilgas draudzības. Cilvēki šeit nav tikai skatītāji no malas. Viņi ir kultūras radītāji. Viņi ir Jaunannas asinsvita. Mūsu ciema ikdiena balstās arī uz to, ka cilvēki ir aktīvi un veido savu uzņēmēju darbību, kā arī dod citiem iespēju strādāt. Jaunanna aug līdz ar saviem lauksaimniekiem, kas nedzīvo tikai savā burbulī, bet
gadu ievieš savā darbā inovācijas un realizē idejas, parādot, ka laukos var ne tikai izdzīvot, bet arī attīstīties. Pie mums tiek audzēta labība, laukos turētas kazas un aitas, govis un dzirgi. Pie mums ir veikals Gustiņš, kas ražo unikālus kulināries izstrādājumus, kūpina gaļu un kas ir nesen paplašinājušies, renovējot vienu no Jaunamas pamestajām ēkām un tajā ierīkojot ražotni. Tomēr viņi nav tikai darba devēji. Viņi vietējiem dod iespēju dzīvot pašpietiekami, uz vietas, uz savas zemes, kur viss nepieciešamais ir tepat. Un tā ir mūsu vietas vērtība. Spēt izmantot resursus, kas mums ir, lai radītu nākotni, kurā gribas dzīvot. Dalīsimies tālāk, turpināt savu prezentāciju. Vai redzat, vai viss ir kārtībā? Jā, tagad mēs redzam, bet pirmīt, ka jūs bijāt laikam uzlikuši uz lielā ekrāna, tad mēs neredzējām, ka jūs pārvietojaties pa slaidiem. Varbūt labāk atstājiet tā tepat un ejiet uz priekšu, jūs mēs varam smuki sekot līdzi. Tālāk pastāstīšais. Mūsu pamatvērtība ciemam noteikti ir mūsu kopienā ir cilvēks. Kā mēs sakam, kad cilvēki ir Jaunamas asinsritne. Tieši šī cilvēku kopā būšana un cilvēku kopā darbošanās un apziņa, ka mēs esam viens liels veselums, ir tas mūsu spēks. Un tas ir jau kopts ļoti, ļoti daudzus gadus. Un tā tiešām ir ciema un vietas vēsture un pamats, jo mums tiešām ir vairākas spēcīgas dzimtes, kas šajā vietā dzīvo jau vairākas paaudzes, un līdz ar to arī nodrošina šo tradīciju pārmantošanu. Un tas, kā mums kā jaunākiem noteikti ir uzdevums arī mācīt to tālāk mūsu bērniem, bet to mēs darām tieši ar šo cilvēku aktivitāti. Gan, kā jūs redzējāt video, mūsu lielās talkas, kad mums tiešām ir kopā 60-70 cilvēki katru gadu, un šajās pāris stundās mēs sakopjam gan, principā, visas publiskās teritorijas, tāpat dabas taka tiek rūpīgi izkasīta un iznesti visi sakritušie koki. Bieži vien šajās lielajās talkās mēs realizējam arī mazos projektiņus, kad kādreiz ir izdevies saņemt kādu finansējumu materiālu iegādēji. Tad talkās tiek radītas jaunās lietas, vai tās ir bērnu šūpoles vai kādi aktivitāšu laukumiņi. Bet talkas mums vienmēr noslēdzas ar tradicionālajām pusdienām, kas arī ir tāds pilnīgs pavasara kopienas atkal tāds, pirmie svētki, kad pēc skaisti padarīta darba mēs vienojamies vienmēr kopīgajās pusdienās, ko gatavo vietējās saimnieces. Un tad varam atkal gaidīt vasaras sezonu. Tad mūsu vērtība arī cilvēkiem ir mūsu izglītoti, zinoši un aktīvi cilvēki, kur mēs apvienojamies dažādās interešu grupās. Katra, piemēram, dāmu klubiņš organizē kādu pasākumu, viņi noteikti, ja tas nav tīri viņām, viņas ļauj iesaistīties, ja tās kādas nodarbības vai pieaicināts lektors arī jebkuram interesantam. Tāpat mūsu jauniešu klubs Tikšķis pieaicina savus vai draugus vai bijušos tikšķus, vai kā radīt šo pašu video, vai arī nākošos, ko redzēsiet. Un arī deju kolektīvos mums vienmēr bērni nāk kopā ar mums, un līdz ar to viņi izaug uz priekšu, un arī talkās bērni mums bieži vienmēr iesaistīti, kamēr mums bija skola, nāca talkot skolas, bet vienmēr talkās ir ģimenes ar bērniem, un tas tā ir ieaudzis, ka bērni jau pat neatļaujas vairs kaut ko nomest vai salauzt, protams, gadās visādi, jo mēs taču visi kopā to radam un veidojam. Un tieši tā mūsu kopā darbošanās visbiežāk ir mūsu skaistajai dzīvesvidei. Sakoptība pagastā mums ir bijusi vērtība vienmēr,
kā redzējāt arī video, mums arī šobrīd ir standaudzētava, bet arī padomju laikos mums bija savi ziedu audzētāji. Un šī sakoptie dārzi un sakoptās ielas un visapkārt pašiem skaistā vide, tas ir tiešām tāda mūsu cilvēku vienkārši vajadzība, kam ir jābūt. Un tā mēs arī vienojamies to darot. Tagad, piemēram, šogad pat mums bija 2. kopienas svētki, kad saprotot, kad pašvaldībā nav tik daudz tās rocības un fiziski cilvēku spēku, kas to izdara. Mūsu tētu klubiņš gāja palīgā ar savu cilvēku resursu, ar savu tehniku, ar saviem instrumentiem un visu. Un tik jūs bijāt arī 10 vīri, vai ne? Ar 10 vīri, kad pieķerās pie trimmeriem un zāles pļāvē traktorīšiem, tad ciems bija tiešām svētkiem gatavs, jo mums svētki bija pa visu ciemu teritoriju, kas bija gan gājiens, gan dažādas aktivitātes no rīta un vakarā. Mums bija svarīgi, lai visur ir skaisti. Un ar to arī veidojas šis vietas patriotisms un sabiedrības vienotība, jo gatavojoties mūsu šiem kopienas svētkiem, kur cilvēki tiešām nāk un mēs parādām to, ko viņus radām mēs paši, ar to, kas mums ir, ko mēs varam. Un tad arī bija prieks, kad redzot šo pašu video, palaižot internetā, ko es tikko redzējāt, tie jaunieši, cik jaunieši, tās ģimenes, kas ir aizgājušas uz Rīgu, jā, tas ir mans ciems, es nāku no turienes, un šīs foršās atsauksmes, ka tas ir svarīgi, ja arī viņš nav šodien šeit, tas cilvēks tik un tā ar sirdi un dvēseli šeit, un viņš atbrauc uz šiem kopienas svētkiem, un mēs esam šeit, tad ļoti, ļoti daudz vairāk pat nekā ikdienā. Vēl nedaudz paturpinot Baibu, tikko ienāca prātā, ka mums izveidojusies ir sava Jaunannas himna, ko izveidojis ir arī vietējais, bijušais vietējais jaunannietis, kurš arī šeit mācījies, tagad ir projām, bet arī ar domām Jaunannā. Tagad mums var teikt droši, ka Jaunanna ir sava himna par Jaunannu. Jā, un lai šīs aktivitātes visas būtu tā kopēji koordinētas un menedžētas un visas saliktas pa svarīgumiem, mums veiksmīgi ir izveidojusies sava viedā ciema darba grupa, kurā tad mums apvienojās šobrīd kādi 16 cilvēki, kur mēs viņu izveidojām ar mērķi, lai nevis esam, varbūt mēs tie cilvēki, kas pamatā uzraksta šos projektu iesniegumus vai strādā ar tā kā biedrības tādām aktivitātēm, bet tur mums ir apvienoti pārstāvji no katras lielās ģimenes, no katra amatieru kolektīva, ar domu tādu, ja ir kāda informācija, mums ir ātri ceļš, kā mēs to varam nodot cilvēkiem, vai arī tieši otrādāk uzzināt cilvēku vajadzības, intereses, un ja ir kāda dažā ideja, tad mums visbiežāk tieši kolektīvi un aktīvi iedzīvotāji ir tie, ar kuriem var izdarīt visātrāk, visefektīvāk. Un tad tas ir tas mūsu ceļš arī, kā mēs tagad redzam savu attīstību un sadarbību ar partneriem, ne tikai no mūsu vidus. Jā, un tad jau mums ir arī visādas nākotnes idejas, kad, lai šo dzimtu vēsturi saglabātu, ciems pa lielam mums ir jauns. Jaunamai pēc būtības ir 50 gadi, ja? Bijusi viņai ir sanāk, bet kā ciems tagad 50. Un mums ir arī mērķis tagad, jau esam drusku iesākuši popularizēt un vākt mūsu ciema vēsturi, apkopojot šos stāstus, bet tas arī mums būs izaicinājums uz priekšu, kādā formātā tos ne tikai savākt, bet arī saglabāt un darīt. Digitalizēt vai pieejams citiem, jā. Un tad mūsu lepnums bija šie kopienas svētki, kad pagājuši gadu tas tiešām bija tāds pirmoreiz sanākot, tiešām radījām svētkus, liekas, it kā no nekā, tikai ar pilnīgi pašu spēkiem, un tas bija ļoti, ļoti vienojoši visiem cilvēkiem. Šogad radījām viņus otrus, un tad varbūt mazu ieskatu tajā, kuriem mēs vēl ar vienu dzīvojam, priecādamies un gūdam enerģiju nākošajam posmam. Pirms mēs rādīsim video, tad mums jau ir ieveidojusies kopienas svētku tradīcija. Noteikti ir makšķerēšanas sacensības, kas ir agri no rīta, kad dodamies. Tad ir otrais ļoti svarīgais pasākums, ir auto, moto, velo brauciens. Katru reizi ir sava tēma.
Tad pagājuši gadu bija par ziediem, šogad ir tik, cik mēs esam krāsaini. Protams, radošās darbnīcas un noslēgums mūsu Račuskas estrādē. Jā, Jaunannas kopienas svētki 2025. Mēs tikai skaņu tagad dzirdam. Liels prieks šodien būt turklāsmētā. Šie svētki nav tikai šodien, un viņai bija jau vismaz visu nedēļu, tad viss. Šitu vajadzētu vēlreiz pie. Nē. Jā, okay. Tā ir vaļā, tad iesim vēlreiz mēs. Tā, šis mums ir. Nu, tagad gan vajadzētu būt. Tikai ieslēdzam. Kas būtu Jaunanna bez brīnišķīgiem, jaukiem, darbīgiem cilvēkiem? Jaunannas kopienas svētki 2025. Liels prieks šodien būt tik kuplā skaitā. Šie svētki nav tikai šodien, un viņai bija jau vismaz visu nedēļu, kad viss rosījās. Kutras ar raisavaku celvīku, tā lai karu var pabeigt uz mirtu. Iestāvīt kā posmus kartupeļu, slēžot manu ausis ar nāmu peļu. Zemnieka cilvēks, darba varonis, kareņu cisām, un daļiem zamakiem sargājas god. Bērnu sūtīs skolā pīkona, tāpēc turbu traktori spēkā un tā ir leita un plāco. Izdīs suvā, atjaunos ietošus ierapos, atcels no mīšņa latvieša garu. Katram latvietiem turbo traktoru, katram traktoram darbīgu latvietī. Mēs esam sapratuši to, ka mums ir jāturās kopā. Jāstrādā kopā, kopīgi jāsvin svētki, jābūt gan priekos, gan bēdās. Labvakar, viedie jaunannieši! Teroristiem taisi bumbas, tu vecā galīgi esi bumba. Beidzot, mēs to veceni pieķērām. Tā makšķerēšanas sacensībās ir Tālis Mejers. Kapis nedēļu atpakaļ vīru ansamblis Savējie. Es izjāju krušu zemi, oglēdāmi, spēlēdāmi. Tu esi tik tuvu un tālu, ka iespējams ir viss. Bet pirms stāstīs Gatpars tālāk, tad par šo video es arī gribu teikt, ka šī video autors bija arī jaunānietis, arī jaunietis, kuram arī patīk šādas lietas darīt, un es domāju, šis būs nepēdējais viņa video. Tā kā paldies mūsu jauniešiem par šādām interesantām nodarbošanās, kuram tiešām ir ļoti liela vērtība. Jā, un ko vēl gribēju pieminēt, mēs arī kopienas svētkos arī to atzīmējām,
ka, lai arī mēs tagad par viedo ciemu esam kļuvuši šajā gadā, mūsu skatījumā jaunanieši viedi, gudri ir bijuši jau ļoti izcenis, un šis ir bijis tāds ļoti loģisks tikai posms, ka mēs esam gājuši uz šo viedā ciema statusa iegūšanu, jo īstenībā šī pati būtība, kad mēs esam vienmēr bijuši kopā, esam kopīgi gan svinējuši svētkus, gan kā arī video redzējāt, arī bijuši arī kādās sarežģītākos brīžos kopā. Tā ir mūsu vietas tāds rakstura lielums. Un līdz ar to mums varbūt bija ļoti pat vienkārši izšķirties par šo soli, kad mēs gribam kļūt par viedo ciemu, jo mūsu iedzīvotāji mūsu skatījumā jau tādi ir. Viņi vienkārši bija pelnījuši šo atzinību. Jā, bet es par tādām praktiskākām lietām gribu pastāstīt, ko mēs esam paveikuši, jo bija tādas lietas, kur mums tomēr būdamiem arī viediem, bet mums tomēr vajadzēja sakārtot šīs savas idejas un šo visu struktūru un sākt organizēt savu dzīvi. Jo pirmkārt, varbūt pastāstīšu, mēs pirms 3 gadiem pirmkārt jau Jaunannas pagastā palikām bez vietējās skolas, un pēc tam nākošajā gadā arī palikām bez savas pagasta pārvaldes. Mums šobrīd novadā ir visiem pagastiem kopēja pagastu apvienību pārvalde. Mums līdz ar to šeit uz vietas Jaunannā darbojās tikai saimnieks, darbojās bibliotekārs, kas ir reizē arī klientu apkalpošanas centra vadītājs, un kultūras nama vadītājs Elita. Principā mums, ja mēs gribam kaut ko tiešām uz priekšu attīstīties un gribam, lai šeit mēs turpinātu ziedēt, lai šeit nebūtu norietošs ciems kā daudzās vietās Latvijā, mums vienkārši sapratām, ka mums ir jādarbojās aktīvi. Un tad mēs arī sasaucām jau pirms 3 gadiem, mums jau bija pirmais fórums, un tagad katru gadu notiek vismaz viena sapulce gadā, kad tiek aicināti pilnīgi visi pagasti iedzīvotāji kopā. Un mēs šajās sapulcēs tad arī izvērtējam to, kas ir padarīts, un nospraužam kaut kādus nākošos uzdevumus uz priekšu. Un tieši tā arī mums tapa mūsu stratēģija. Mums ir kopienas stratēģija, kurai ir vīzija, misija, ir uzdevumi, un tā ir tapusi nevis tikai, piemēram, mums šeit kaut kādai atsevišķai darba grupai strādājot, bet iesaistot gandrīz visus aktīvos iedzīvotājus Jaunannā. Sākotnēji mēs tātad, kā jau arī minēju, izvērtējām esošo situāciju un novērtējām, kādas ir mūsu ciema un pagasta stiprās, vājās puses, iespējas, draudi, un uz to balstoties, tad mēs arī izvirzījām šos savus mērķus un uzdevumus. Un es varbūt vairāk tieši gribu uzsvērt šos te stratēģiskos uzdevumus, kas mums ir izvirzīti. Pirmkārt, mums ir cilvēku resursu kā kopienas vērtības saglabāšana, attīstīšana. Mēs novērtējam savus iedzīvotājus, tā mums ir liela vērtība, bet mums ir jāstrādā, lai viņiem šeit būtu ko darīt, lai viņiem šeit būtu interesanti, un mēs varētu attīstīties. Nākošais ir iedzīvotāju savstarpējā sadarbība. Gan starp iedzīvotājiem, gan arī starp pagastā esošajiem uzņēmējiem, uzņēmumiem un iedzīvotājiem. Un šeit mēs arī jau daudz ko esam paveikuši, un ir ļoti daudzas vēl ieceres, kā šo sadarbību vēl paplašināt. Tad mums, protams, ir arī svarīga kvalitatīvas un drošas dzīvesvides nodrošināšana, kas arī ir tāds pamats, lai cilvēki šeit justos labi un vēlētos dzīvot. Un tad ir arī svarīgi mums arī pašiem pa sevi arī pareklamēt uz āru, lai arī citi redz, cik mums ir labi, un arī mēs paši sajustos novērtētāki. Un tā 5. aktivitāte mums ir īstenībā ļoti sarežģīta, bet ļoti svarīga. Mēs strādājam uz to, lai mēs šeit piesaistītu arī jaunus iedzīvotājus. Lai, kā jau iepriekš minēju, lai mēs nebūtu tiešām tāds norietošs ciems,
kurā tikai paliek seniori un tie cilvēki, kas šeit gados ir dzīvojuši, bet lai arī jaunās ģimenes šeit nāktu un vēlētos tālāk strādāt. Nu, un mēs arī katru gadu veicam arī tādu izvērtēšanu, ko mēs esam izdarījuši, lai sasniegtu šos strateģiskos uzdevumus. Nu, un pagājušajā gadā, tad, kad mēs jau rakstījām jau otro pieteikumu viedajam ciemam, jo pirmajā gadā mēs ieguvām tikai atzinību ceļā uz viedo ciemu, bet šajā gadā tad esam jau viedais ciems. Mēs arī sataisījām tādu milzīgu tabulu, kurā bija vairāk nekā 100 aktivitātes, kas ir veiktas gada laikā, lai šos uzdevumus sasniegtu. Un šī tabula tad arī parāda, kas no kura no aktivitātēm sekmē kuru no šiem te uzdevumiem. Un tad mēs varam arī vērtēt uz priekšu, kur mums vēl ir vairāk jāpiestrādā, kas mums vēl ir jādara, lai mēs vēl vairāk sasniegtu šos savus strateģiskos uzdevumus. Var kaut ko papildināt, varbūt. Jā, kaut vai kā piemēru, mums arī šovasar ir bijuši daudz un dažādi pasākumi, ne tikai mūsu kopienas svētki. Piemēram, ir kā pagasta tēla veidošanai un arī vietas reklamēšanai. Mums ir tāds vairāki pasākumi, piemēram, jauniešu organizētā dubļu tautas bumba, uz kura jau ir novada mēroga pasākums, ko atbalsta arī Alūksnes novada sporta centrs. Tieši tāpat arī sporta centra atbalstīta mums būs iespējams šosvētdien laikapstākļi neizjauks, netradicionāla sporta diena, bet arī, teiksim, ņemam savā smukajā Zaķu salā tādus pasākumus, kas varbūt nav tieši mūsu iedzīvotāju. Kā piemērs pagājušajā svētdienā mums bija Alūksnes suņu skolas vai biedrības remis, suņu sacensības, un bija arī cita kokļu sajiets pie mums, kas varbūt nav tieši tas, ko mūsu iedzīvotāji dara, bet mēs dodam iespēju savu vietu reklamējot un veidojot šo pozitīvo tēlu arī cilvēkiem no malas izmantot šos mūsu iespējas. Man šķiet, ka ļoti svarīgi ir meklēt sadarbību starp pagastiem, starp gan mūsu novada, gan citu novadu, un šī sadarbība arī apmainītos ar kaut kādām interesantām lietām, ar pasākumiem, ar aktivitātēm, jo sadarbojoties jau arī rodās tās vislabākās, visinteresantākās idejas. Nu jā, un līdz šim pa lielu daļu darba mēs esam izdarījuši balstoties uz savu entuziasmu, uz savu brīvprātīgo darbu, uz savu personīgo ieguldījumu, jo mēs esam bijuši diezgan jauni arī kā organizācija, lai arī esam daudz ko darījuši ar mazajiem projektiem, šie mazie mērķīši, mazie uzdevumi, visu laiku mazās aktivitātes un dažādi. Viņu ir bijis daudz, un tā šis viss kopā ir veidojies. Tas mūsu nākotnes izaicinājums noteikti ir stiprināt mūsu juridisko vienību, mūsu biedrību, kas mums ir visām pamatā, teiksim, lai kaut ko piesaistītu finansējumu. Un jāmācās ir rakstīt kaut kādus lielos projektus, piesaistīt kaut kādas lielākas naudiņas, lai tiešām tā attīstība notiktu tādiem straujākiem soļiem. Jo pagaidām mums tas lielā mērā bijis ir uz pasākumiem, uz tām vērtībām, kas mums ir bijušas. Mēs viņas esam uztaisījuši stabilas, un tagad mums vajag augt nedaudz varbūt savādāk. Kas par to ir sadarbības? Jā, vēl varētu mēs arī pastāstīt par to, ka mēs, protams, nevarētu tikai saviem spēkiem ar visu tikt galā, un līdz ar to mēs esam arī izvērtējuši, kas ir mūsu tie svarīgākie sadarbības partneri. Un kā jau arī iepriekš minēju, cevišķi ņemot vērā apstākļus, kad mums vairs nav uz vietas savas pagasta pārvaldes, tad mums bija ļoti svarīgi, un pagājušā gada laikā mēs esam panākuši arī šo sadarbību ar šo novada kopējo pagastu apvienības pārvaldi. Mūsos jau ieklausās, pie mums brauc, un mums izdodās dažas lietas arī kopīgiem spēkiem arī risināt. Tāpēc mums ļoti svarīgs sadarbības partneris ir, protams, šī pagasta apvienības pārvalde. Tāpat arī mums ir svarīgas pārējās mūsu novada pašvaldības iestādes, gan patī pašvaldība un vadība, protams, arī ar kuriem mums šī sadarbība kaut kādā mērā ir, bet kur vēl būtu jāattīsta, bet
Labāka sadarbība jau ir izveidojusies gan ar iepriekš minēto sporta centru, kas organizē dažādus pasākumus, gan ar kultūras centru, gan arī bērnu un jauniešu centrs, par cik arī mums šeit uz vietas ir pašiem jauniešu klubiņš tikšķis, tad ļoti veiksmīgi veidojās šī sadarbība arī ar Alūksnes bērnu jauniešu centru. Tāpat arī dažādas turismu aktivitātes koordinējam un sadarbojamies ar Turismu informācijas centru. Ļoti liels paldies arī pašā sākumā mūsu vietējās rīcības grupas Alūksnes lauku partnerības vadītājai Santai Harju par labajiem vārdiem par mums. Arī mums ļoti prieks ir tiešām sadarboties, ļoti arī veiksmīga sadarbība. Tāpat mums arī ir sadarbība arī ar blakus novada, arī vietējo grupu ar Gulbenes sateku, jo ir vairāki projekti, kuri ir starp novadiem. Tāds ir mums gan Bānīša zemes šis starp novadu projekts, gan tagad pilnīgi jauns arī šajā gadā ir arī Pededzes upes tāds starpnovadu projekts, kas aptver pat 4 novadus. Un mēs abos šajos lielajos projektos esam mūsu skatījumā ļoti svarīga sastāvdaļa. Mēs tā kā ļoti gribam neizkrist no šiem projektiem, jo kā jau arī tika minēts, mums šī Pededzes upe var teikt, ka tek gandrīz caur pagasta centru. Mums šī upe ir ļoti mīļa un svarīga, un līdz ar to mēs šajās visās aktivitātēs arī gribam noteikti piedalīties. Tāpat mums arī sadarbības partneris jau ir arī Latvijas lauku fórums. Arī paldies jums milzīgs. Un tāpat arī mums ir, es varbūt to, ko aizmirsu, vai tu vari papildināt. Jā. Alūksnes NVO. Un Alūksnes NVO, jā, nevalstisko organizāciju šī te, jā. Tā kā arī tie ir mums sadarbības partneri. Mums šobrīd galvenais izaicinājums uz priekšu skatoties ir šī te Alūksnes novada iedzīvotāju padome, jo mūsu novadā ir tāda savādāka pieeja nekā citos novados, tiek veidota tikai viena iedzīvotāju padome visā novadā. Līdz ar to ir ļoti šīm te kopienām tās svarīgi nepazust šajā lielajā kopējā organizācijā, kurā būs tikai viens pārstāvis no katra ciema, no katra pagasta. Un lai nebūtu tā, ka mums nav aizmuguras, mēs jau esam šobrīd jau pie tā strādājuši. Mums šī te viedā ciema darba grupa, kas jau ir, tā jau ir īstenībā aizmugure šim cilvēkam, kurš būs pārstāvis novada šajā iedzīvotāju padomē. Mēs šobrīd uz iedzīvotāju padomi esam virzījuši 3 kandidātus. Visi ir ļoti, ļoti līdzvērtīgi, ļoti tie tiešām spējīgi un labi cilvēki. Un ja kurš no viņiem, kurš arī būs iedzīvotāju padomē, noteikti sadarbosies ar visiem pārējiem. Tā kā mēs bez tādām bažām skatāmies, jo mēs zinām, ka tas tāpat būs mūsējais, tas, kurš būs iedzīvotāju padomē tieši no mūsu pagasta, no mūsu ciema. Un svarīgi, ka mēs jau šobrīd esam izveidojuši šo darba grupu, kurā principā tas iedzīvotāju padomes pārstāvis varēs justies droši un apmainīties ar šo informāciju, gan kas nāks no augšas, no novada, gan arī otrādies uzklausīt tieši iedzīvotāju vēlmes un vajadzības un tās aiznest tālāk uz novadu. Tā, mēs laikam esam apmēram izgājuši cauri stratēģijai, un esam arī prezentāciju tā kā noslēguši. Šeit ekrānā redzams ir tāds apkopojums šī visā, un mēs tad varam prezentāciju arī noķert nost. Un aizmugurē mums arī šeit, tikai droši vien, ka grūtāk saskatīt. Bet jā, tagad esam gatavi atbildēt vai pamainīties ar kaut kādām interesantām iedvesmas stāstiem un ieteikumiem. Paldies par jūsu stāstu un par to, ko dariet. Man jau ir pāris jautājumi piefiksēti.
bet droši arī tie, kas klausieties, ja nevariet runāt, varat ierakstīt komentāros šatiņā, un tad es nolasīšu, vai arī droši paceliet roku un došu vārdu. Bet no savas puses man ir jautājums, kā jums izveidojās tēta klubiņš? Jo, manuprāt, tāda brīnišķīga vieta, kur sanāk ciemata vīri daudz un kuplā pulkā, nu tas tiešām ir retums. Kad ir tādi izveidojušies stabili pulki un pārstrādi, tomēr ir jautājumi, ko te lai dara, lai iesaistos vīriešus, kā lai mēs viņus tā kā sapulcinam, lai viņi arī vairāk sanāk kopās, nezinu, tur ir varbūt jātaisa vīriešu garāžas, un tad viņi nāks un kopīgi labos mašīnas un pie reizes padomās par ciema attīstību, jo pārstrādi vīrieši ir tā kā varbūt 1 vai 2 tajā aktīvajā biedrībā vai tajā pārstāvji tomēr ir atbalstošie savām sievām, kurām deg rokas un sirds, un tad viņi ir gatavi darīt jebko, lai savus mīļās atbalstītu. Bet jā, kā jums sākās šī fantastiskā iniciatīva un kā jūs viņus visu vēl dabūjāt uz skatuves dziedāt? Jā, patiesībā līdzīgi kā ar mūsu ciemā ir veidojies arī šis tēta klubiņš, ir veidojies diezgan dabiski. Līdz šim ir kādreiz rīkotajās kopējās aktivitātēs patiesībā arī mūsu vīrieši labprāt ir iesaistījušies, mūsu tēti. Arī tad, kad ir bijušas pavasaros bērniem kopā ar vecākiem putnu būrīšu taisīšanas un šādas aktivitātes, vienmēr bija ļoti aktīvi šie tēti un piedalījās. Mums nebija šis tēta klubiņš vēl izveidojies, bet tas, ko es biju jau novērojis, ka mums ir īstenībā šis pamats, uz ko kaut ko tādu veidot. Tāpat arī šajās pagasta talkās ļoti daudz arī vīrieši iesaistās un nežēlo savus ne tikai spēkus, bet arī savu tehniku un gan ar traktoriem sabrauc, gan ar saviem zāģiem un trimbariem un tā tālāk. Tiešām tas ir pat tāds kā goda jautājums parādīt, ka arī es esmu daļa no Jaunanas, ka arī es gribu kaut ko ieguldīt, lai šeit būtu skaisti un visiem patīkami. Un tad īstenībā ar vienu citu tēti kopīgi runājot pirms 2 gadiem ziemā tas bija, mēs arī nonācām pie tā, ka mums vajadzētu izveidot pirmkārt jau kopēju WhatsApp grupu saziņai. Un tad kā pirmā aktivitāte, par cik tas bija ziemā un ļoti tuvojās jau 8. marts, tad mēs arī nolēmām šos visus uzaicinātos tētus šajā kopējā WhatsApp grupā iesaistīt kopējā aktivitātē, apsveicot mūsu mīļās dāmas. Tas nebija šis apsveikums, kas ir šī gada 8. martā, kur varēja video redzēt, kur mēs braucām ar dāles traktorīšiem 8. marta rītā un visas sastaptās sievietes sveicām ar ziediem. Iepriekšējā gada 8. martā mēs kopā ar saviem dēliem, šajā gadījumā bijām tikai ar dēliem, ne ar meitām, par cik mums vajadzēja pārsteigt visas mūsu mīļās dāmas. Mēs ar dēliem nācām šeit uz tautas namu, kur pat mūsu tautas namā vadītājai nedaudz nezinot, mēs organizējām mēģinājumus. Un saorganizējām kopīgu dziesmu, kuras laikā arī reizē dejojām, un dziedāja gan mūsu dēli, gan tēti, kuri pirms tam vispār nebija nekad mūžā vismaz redzēti, ka viņi dzied, gan jau dzied katrs, bet ne publiski. Un mēs sapratām, ka patiesībā mūsos ir spēks, un šī aktivitāte un šī iesāktā iniciatīva ir jāturpina. Protams, mums arī nav tā, ka vienmēr viss iet ļoti viegli un raiti, un ne uz visām mūsu plānotajām aktivitātēm ir liela atsaucība, jo, it sevišķi vasarās katram ir savi plāni, un līdz ar to ir grūti sadabūt tik masveidīgi, tā kā, piemēram, bija tajā 8. marta sveicienā, mēs bijām, tur, man liekas, kopā ar dēliem kādu 30 gan. Jā, ņemot vairāk, ka mēs šeit Jaunanā vispār esam uz vietas tikai vairs palikuši nepilni 300 ganīkam, tad tā ir tāda liela aktivitāte kopumā, ka mēs spējam organizēt 30 vīriešus, kuri ir gatavi piedalīties šādos sieviešu sveicienos.
Bet ne tikai. Tālāk mums ir bijušas aktivitātes dažādas, gan talkošanas, gan futbola spēlēšana kopā ar bērniem ziemā, ziemas izklaides kopā ar bērniem. Un tā varētu droši vien nosaukt daudz un dažādas, bet tas, ko es gribēju teikt, jā, mēs esam dažādi. Un ir tādi tēti, kuri noteikti saka, nē, mani tikai uz skatuves gan vairs ne, pirmajā reizē es piekritu, bet vairāk es nekāpšu. Bet, un varbūt kāds ir tāds, kurš varbūt netiek arī uz tām talkām vai uz kaut kādu neinteresē konkrētās aktivitātes, tur, kur ir mazākiem bērniem vai tieši lielākiem bērniem. Bet tas, ko es novēroju, mums bija īsi vien pēc tam, kad bija šī mums tētu klubiņš izveidots. Mums Jaunanā bija notikusi ugunsnelaime, un es šajā tētu klubiņā aicināju tētus nākt palīgā, tā kā sakārtot šo te visu teritoriju, novākt šīs krāsmatas. Un šādā reizē atnāca ne tikai visi tēti, viņi bija paņēmuši vēl līdz arī savas ģimenes, sievas un bērnus un mammas un tā tālāk. Tā kā tiešām šajās reizēs mēs varam novērtēt, cik liels spēks ir šī jaunaniešu saliedētība. Man jautājums par vēl vienu. Jā. Mazu komentāru. Viņi brīnišķīgi pielāgojas bērnu vajadzībām. Ja bērni tagad viņiem ir daudz dēli, ir gan lieli jaunieši, kam interesē motorizētās lietas, tad viņi arī viņus ved uz mototrasēm vai ziemā aktivitāte bija tieši pa tīrumu ar mocīšiem, kur dara tieši kopā. Viņi tā tiešām sadarbības starp paudzēm. Ja man tikai jautājums par vēl vienu sākumu. Ja nepārtraukt, ja Latvijā arī tikai ir vairāk cilvēki lauku teritorijās, ciematos ierauga to, ka spēks ir iedzīvotājos pašos, ka mēs varam paši darīt, un var just, kad arvien vairāk rosās tādās jaunās vietās, un kad ir mazliet te jautājumi, bet kā iesaistīt cilvēkus, kā darīt, ka mēs neesam viens vai divi tie, kas domā idejas, kas dara procesu, un var just, ka jums ļoti brīnišķīgi sanāk, un iedzīvotāji arī pārējie iesaistās. Vai jūs atceraties to sākumu? Kā jums gāja un kā jums liekas, kas ir tā veiksmes saslēdziņa? Kāpēc jums ir izdevies, kad, protams, idejas nevar ģenerēt 100 un to vilcieni nevar 100 vilkt uz priekšu, bet vienalga ir tā ļoti liela sabiedrības un kopienas iesaiste. Kā jums bija tie jūsu pirmie soļi, kā jūs viņus atceraties? Un jā, kas ir jūsuprāt tā veiksmes saslēdziņa? Kāpēc jums ir sanācis saslēgties kopā visiem? Man šķiet, ka tie pirmie soļi ir bijuši daudzus gadu desmitus atpakaļ. Lēnām saslēdzoties kopā citu paudžu cilvēkiem, jau kas dzīvoja Jaunanā, un no paudzes paudzē šī saslēgšanās arī turpinās. Es mazu komentāru. Man liekas, mūsu tāds cilvēku vienojošais elements un veiksmes faktors vienmēr ir bijuši ļoti aktīvi, sabiedrībā novērtēti tautiskuma vadītāji. Tādi mums tiešām ir laika gaitā 3-4 bijušas, kas vienmēr ir skatījušās tālāk nekā par tautiskuma sienām, kas vienmēr ir varējušas kā iedzīvotājiem pieiet aiz rokas pateikt, nāc uz šito, vai daram atkal šito, un domājušas plašāk tiešām par tikai saviem, un vienmēr ir novērtēti tie savi cilvēki, un tas iedzīvotāja aktivitāte gan tautasnamā, gan amatiermākslas kolektīvos, gan ienākšana arī kaut uz pasākumiem, kā dalībniekam ir, tas laikam tiešām tā vienmēr ir audzis tādā pozitīvā sniega bumbā. Un tas viņš ir tāda, jā, tieši tā kā mūsu dvēselītes vienmēr ir bijušas tautasnama vadītājs, kas ap sevi ir pulcējušas tos aktīvos cilvēkus. Un ja ir daudz šo amatiermākslas kolektīvu, tie vienmēr ir cilvēki, kuriem var pateikt, atnākat arī uz šito, iesaistamies šitajā, jo tieši tā mūsu kultūras pašpietiekamība ir lielā mērā pamats visai mūsu darbošanai. Jo mums jau liela daļa, budžets visam ir mazs, bet pasākumus mēs īstenībā lielāko daļu daram tieši paši, šādā vai tādā formātā vai netradicionālākā kopienas svētkos, katrs parādot sevi savādāk, bet
tā kultūras nozīme mazā teritorijā, kur varbūt arī tie finansu līdzekļi nevienmēr ir lielāki, ir tas vienojošais. Mums viņš ir katrā gadījumā svarīgs. Sārmī, droši jūsu jautājums. Paldies. Sveiciens Jaunannai no Vecbebriem. Ļoti interesanti klausīties tādu tik dzīvīgu un pārliecinošu stāstu. Man visvairāk ieinteresēja tie jūsu kopienas svētki, ko jūs otro reizi rīkojāt. Vispirms, kāda bija tā motivācija un šausmīgi pragmatisks jautājums, cik jums tāda svētki izmaksā un kā jūs tikko teicāt, ka jums ir budžets, cik ir, kā jūs ar to tiekat galā, jo mēs arī par kaut ko domājam, bet nevaram nekāds sasparoties. Tā kā lūdzu padalieties. Paldies! Pirmie kopienas svētki mums izmaksāja, precīzi nepateikšu, kaut kur 400 eiro apmēram, bet tas bija tāpēc, ka tas bija visu mūsu pašu ieguldījums. Paši mēs uzstājāmies, paši rādījām priekšnesumus, jo mums 6 amatieru mākslas kolektīvi, 4 interešu grupas, veidojām darba grupas, lai īstenotu gan automoto velo braucienu, gan makšķerēšanas, tātad tas viss kopā sadarbojoties. Šogad, es domāju, ka arī nevairāk neizmaksāju atkal, mēs darbojāmies kopā, bet mums bija viens sponsors, kas sponsorēja balli, viņš jau gada sākumā, vietējais jaunanietis, jo finansējumu mēs sapratām, ka varbūt tādai lielai kā balli varbūt īsti nesanāks, un tad viņš piekrita un teica, ja, es būšu sponsors, un bija super laba balli no paša vakara līdz agram rītam. Jaunanas Zaķu salā. Tā kā tas ir viss vietējo iedzīvotāju nopelns, lai mēs būtu aktīvi paši, lai mums viss izdotos. Protams, vienmēr jau kaut kā pietrūkst, kaut kas ir, kas nav izdarīts, bet to jau mēs kopīgi vienmēr varam novērst. Bet jā, tas ir, es domāju, ka ar mazā budžeta līdzekļiem mēs varam veikt daudzas lietas labas. Un mazs komentārs, kad šie kopienas svētki mums ir arī tāda nedaudz ilgtermiņa iezīmi, jo abos kopienas svētkos mums bija labdarības loterija, kuras laikā mēs vācām līdzekļus dažādu vai projektu vai kaut kāds būs idejas īstenošanai, savas teritorijas attīstībai. Un tieši šīs dāvaniņas labdarības tai loterijai nesa katrs vietējais iedzīvotājs, kas vēlējās. Pagājušajā gadā tas bija mazāk. Šogad mums jau bija 90 dāvanas, un tas arī jau bija katram goda jautājums, ko es atnesīšu, ko es varu, kurš varēja no sava dārza, kurš varēja dāvanu kartu sniegtajiem pakalpojumiem, kas bija sagādājis kādu vienkāršu dāvaniņu, un tas jau ir tāds arī aizgāja labā sniega bumbā, un gala rezultātā mums jau ir mazais fondiņš, kas jau mums veidojas kā iespējamais līdzfinansējums nākošajiem projektiem. Atkal, ja redzam, pēc pagājušā gada mēs jau sakopām soliņus, atjaunojām un tādas, kas ir tās pirmās vienkāršās lietas, ko cilvēki teica, šito noteikti vajag izdarīt. Ziemassvētku rotājums, lieldienu rotājums finansējumam, tas jau bija mums tāds atspēriena punkts, ka mēs paši varam jau iegādāties, lai būtu skaisti. Bet attiecīgi par tām loterijas kartītēm un dāvaņām, to naudu jūs administrējāt kā ziedojumus? Jā. Attiecīgi es nopērku loterijas kartīti pret ziedojumu, un tad jūs viņu arī iegrāmatojat kā ziedojumu un pēc tam izlietojat pēc ziedojuma principiem. Man ir vēl viens jautājums. Jums arī prezentācijā bija stratēģijā viens no punktiem, 5. izaicinošais par jaunu cilvēku piesaisti. Ņemot vērā, ka visās lauku teritorijās šīs patiesībā varētu būt pat punkts diezgan augstu, jo mēs lieli zinām, rītdien būs tur, kur būs cilvēki. Un tālāk tā rītdiena būs tur, kur būs jauni cilvēki, jo tad veidojas šī pēctecība. Tad jautājums ir, vai jums ir kādi veiksmes stāsti, vai varat palīties ar konkrētām rīcībām, ko jūs darat, nezinu, apkopojat pieejamos nekustamos īpašumus, staigājat pa pasauli un visiem radiem draugiem stāstat, cik Jaunanna ir brīnišķīga un šeit ir vieta, kur nopirkt zemi un māju. Kas ir tās ļoti tiešām mērķtiecīgas darbības, domājot par to, kā jaunus cilvēkus pievilkt Jaunannai? Tu droši vien par to veiksmes stāstu izstāstīs. Es vienkārši gribu pateikt, ka pamats jau visam šim ir arī tie pirmie 4 punkti stratēģisko uzdevumu, kas mums ir noteikti ļoti veiksmīgi jāīsteno.
jo galvenokārt raugoties uz šiem te jaunajiem cilvēkiem, kas šeit nāks un dzīvos, mēs tomēr saprotam, ka pamats jau ir tie mūsu esošo cilvēku bērni, jaunieši, kuri dodās, protams, savās gaitās kādu laiku mācīties vai arī gūt kādu pieredzi kaut kur ārpus novada, bet mums ir svarīgi, lai viņiem būtu šī piederība, lai viņiem būtu motivācija šeit atgriezties. Un kopumā, ja mēs tiešām paskatītos, es nezinu, mēs neesam vēl izdomājuši, kādā veidā to varētu izmērīt, to vietas patriotismu, bet kaut vai tādos kopējos saliedējošos pasākumos, to mēs vienkārši jūtam, ka tas ir, jo mēs nākam kopā un nāk šie jaunieši, un šīs arī, kas mums ir aktivitātes gan mūsu jauniešu klubs Tikšķis, kas ir vērsts tieši uz jauniešu gan izglītošanu, gan uz motivēšanu darboties sava pagasta un ciema nākotnes interesēs. Gan tāpat arī tēta klubiņš mums pamata mērķis jau arī ir nevis darboties tikai tētiem, bet darboties kopā ar saviem bērniem un rādīt šo pozitīvo piemēru, un caur to arī radīt šo piederības sajūtu, kas liks tiem bērniem vēlāk meklēt tās iespējas šeit atgriezties. Jo, protams, mums ir ļoti sarežģīti, mums nav nekāda tam finansējuma un diemžēl pietrūkst arī laika, lai mēs nodarbotos ar kaut kādu darba vietu šeit radīšanu vai piesaistīšanu, investīciju piesaistīšanu, lai šeit būtu tās darba vietas. Tāpat arī jūsu minētais dzīvojamais fonds. Mēs, protams, labprāt pakonsultēsim tos cilvēkus, kas šeit nāks, bet tādu kaut kādu speciālu mēs vēl neesam rīku izveidojuši, lai gan ideja ir pat bijusi, ka mēs varētu arī apkopot šo informāciju, lai tie cilvēki, kas šeit grib nākt, lai viņiem būtu tā kā vieglāk šī informācija pieejama. Šobrīd tas vairāk ir iespējams vienkārši ar mums sazinoties, un mēs varam pakonsultēt, par cik mēs neesam nekāds ļoti liels pagasts, mēs esam tikai nepilni 300 cilvēki, tad jau mēs vairāk vai mazāk viens par otru zinām, un zinām, kurā vietā ir kāda brīva māja, kas tiek varbūt piedāvāta vai kāds dzīvoklis. Bet es domāju, ka tu vari pastāstīt arī pāris šos veiksmes stāstus, kas mums ir cilvēki un kas ir savu motivāciju tieši pauduši, kāpēc viņi ir izvēlējušies starp dažādām apdzīvotām vietām, kur viņi varētu nākt un veidot savu dzīvi tālāk, izvēlējušies tieši jaunāk. Jā, kā Kaspars pieminēja, mums tie jaunie iedzīvotāji ir vai nu, kad mūsu pašu cilvēki jaunieši izveido ģimenes, atnāk šeit, tas ir pamats. Un otrs ir mūsu palielam tie cilvēki, ko mēs varam pievilināt novada teritorijā. Un mums ir pāris ģimenes, kas ir atnākušas šeit, man pašai kaimiņi, kas teica, mēs izvēlējāmies Jaunanu, jo jums ir kopiena, jums ir šīs aktivitātes, jums ir pasākumi, jums ir, kur mēs varam iesaistīties, kur bērni var iesaistīties. Pat tas nekas, ka jums vairs nav skolas, bet mums ir autobuss, par ko mēs cīnāmies. Un tas arī ir tas, tieši tā mūsu izslavētā aktivitāte. Un mēs ļoti cītīgi arī savu vietu reklamējam, mūsu Jaunanas Facebook lapas un visur mēs liekam to, kas mums ir skaists, un lai veidotos arī kaut kāda vietēja uzņēmējdarbība, mēs esam izveidojuši šo pagājušajās kopienas svētkos, izveidojām grāmatu, kur katrs cilvēks, kurš kaut ko dara vai prot, vai var piedāvāt tādu kā, kas viņa teiktu, pagasta prasmu spēju un veiksmu grāmata, kurā katrs ierakstīja, ko es daru, savus kontaktus, un tas mums tagad ir tādā daļēji digitalizēts, bet ko mēs gribam, lai tā vietējā ekonomika attīstītos. Un tas mūsu nākotnes vīzija, protams, ja mēs čakli darbosimies, varbūt arī vietēji radīs jaunus uzņēmumus, ļoti ceram sadarbībā ar pašvaldību rast mūsu skaistās skolas telpām jaunu pielietojumu, vai tā būs uzņēmējdarbība, vai tie būs dzīvokļi vai kas, tad te atkal būs kaut kas jauns. Darbs mums vēl uz priekšu ir daudz. Ja jūsu pusē sanāk, ir dārziņš, bet skola ir cik tālu? Vai cik tuvu? Mums nav arī vairs dārziņa. Mums ir 15 kilometri gan līdz bērnu dārzam, gan līdz skolai. Mums pagaidām ir forši 40 vietīgs autobus, kur mūsu bērni iekāpj, aizbrauc un vakarā tiek atvesti atpakaļ. Un vēl pa vidu iespējams uz pulciņiem tiek. Un komentārs cīnamies par autobusu, ko nozīmē praktiski?
kad pastāv iespēja, ka nebūs. Mēs meklējam foršākos sadarbības veidus, lai mūsu bērni varētu ne tikai tikt uz skolu, bet varētu tikt arī uz pulciņiem un izmantot visas iespējas, ko piedāvā novada izglītības sistēma. Un pagaidām mums ir veiksmīgi izdevies sadarboties ar pašvaldību un atrast atkal jaunus risinājumus nākošajam gadam, kad mums ir vairāki autobusi dienā. Lai būtu labs atbalsts vecākiem, ka nav jābraukā visu laiku pakaļ. Bet arī braukšana mums ir arī tāds sadarbības modelis gan bērnu vecākiem, gan jau kopā mēģinam organizēt kopā braucienus caur mūsu braucēju atsevišķu braukšanas WhatsApp grupu, jo mums arī sestdienās, svētdienās vairs autobusu diemžēl nav. Tad tieši šī iedzīvotāja sadarbība visādās frontēs ir ļoti svarīga. Tas gan. Noslēgumā man jums jautājums. Iesakiet mums kā nevietējiem 3 vietas, kas noteikti ir jāapmeklē Jaunannā. Bet tad, kad mēs nākošais būsim Alūksnes novadā, mēs zinām, kur tad mums obligāti ir jāiziet, jāizbrauc, kas obligāti ir jāredz. Tādas varbūt īpašākas, mazāk zināmas turismu bukletos neatrodamākas. Es pirmkārt gribētu aicināt, lai jūs brauciet reizēs, kad pie mums šeit notiek kādas aktivitātes, jo tad jūs noteikti sajutīsiet mūsu iedzīvotāju vienotību un šo arī mīlestību pret viesiem, cik mēs šeit esam viesmīlīgi un labprāt arī uzņemam. Jo droši vien nelika, tikmēr var apdomāt un izstāstīt tās 3 vietas, bet ko es gribu arī pateikt, mums ir ļoti tāda unikāla manā skatījumā tradīcija, ko mēs ļoti cenšamies arī kopt un saglabāt. Mums joprojām ir saglabājies, ka Līgos svētkos mēs dodamies pie saviem vietējiem Jāņiem un Līgām un viņus apdziedam, apdāvinam, un viņi mūs cienā tradicionāli gan ar sieru, gan ar alu uzņem. Un šī tradīcija, kas saucās no sētiņas sētiņām, ir patiesībā tāds ļoti vienojošs pasākums, kurš jau ir izaudzis līdz tam, ka mūsu vietējie jaunieši aicina arī savus draugus, un tie draugi atbrauc un novērtē tiešām, cik mums šeit ir saliedēta kopiena. Un, piemēram, šis ir viens no tiem pasākumiem, kurā arī labprāt aicinātu jūs atbraukt. Jūs noteikti reizē redzēsiet, izsteigājot visu Jaunannu ļoti daudz, arī no mūsu šīm īpašajām vietām, bet tas pats svarīgākais, ka jūs sajutīsiet šo mūsu vienotību, šo sirds siltumu. Jā, ja runā par tām 3 vietām, tad protams, viena no skaistākajām ir tā mūsu Jaunannas Zeķu salas estrāde, bet skaitās Jaunannas atpūtas vieta, jo tur gan ir estrāde, tur gan ir futbola laukums, volejbola laukums un aktivitātēm dažādām domāts. Un, ja runāt turpina par pasākumiem, ja Kaspars minēja no sētiņas sētiņā, ko mēs zinām 23. jūnijā, staigājam pie Jāņiem un Līgām un suminām viņus, tad jūlija vidū mēs Jaunannas Zeķu salā noteikti rīkojam dubļu tautas bumbas sacensības, ko man šķiet jau Baiba minēja. Nākošajā gadā jau mums būs 10 gadi šīm sacensībām, jubilejas gads, 2 laukumi, tautas bumba, bet kā spēlē nevis parasti, bet par dubļu laukumu, un ar vienu komandu rodās arī vairāk un vairāk. Tā kā jā, tur es aicinātu, un, protams, pats par sevi Zeķu salas estrāde, dabas tā, ka Bebru valstībā, medību pils, bet ja tādiem vēdera priekiem gribās, tad laipni lūgti uz mūsu foršo veikalu Gustiņš, kur var dažādas labas lietas var gan nopirkt, iegādāties un pagaršot. Jā, ja iepriekš piesakās, tad droši var braukt arī uz degustācijām, un tāpat, ja grib acis priecēt, vai braukt uz stādaudzēta Vievugravas, kur arī var aizvest mājās kādu skaistu augu no Jaunannas. Lūk, ir vēl viens jautājums, un es arī lieli zinu kontekstu. Lidija jautā, kā jūsu ikdienu darbošanos sabiedrisko kārtību ietekmē tas, ka nav pagasta pārvaldnieka? Tas tieši ietekmē to, ka mēs arī esam sapratuši, ka pirmkārt mums ir pašiem aktīvāk jādarbojas un jāveicina šī sadarbība ar mūsu šo te pagastu apvienības pārvaldi. Jo tajos pagastos, kur nav aktīvi iedzīvotāji, viņiem atliek tikai cerēt, ka šī pagastu apvienība viņus pamanīs un sadzirdēs. Mēs šo lietu paši inicijējam, mēs aicinām pagastu apvienības pārvaldi pie sevis un šīs lietas kārtojam tā kā
aktīvāk. Jo nav vairs tā pagastu pārvaldes vadītāja, kurš tā kā ar sirdi un dvēseli sajūta cilvēkus, jūta tās vajadzības. Jā, ir saimniekam jānodrošina tehniskās lietas, tas, protams, viss ir, bet nav tā kopējā skatījuma, kas redz, kas ir vietas vajadzības, kas ir tā brīža problēmas vai kas ir tieši attīstības iespējas. Un tai lielajā novada mērogā to noteikti vienam no Alūksnes skatoties uz 15 pagastiem ir grūti izdarīt, tāpēc jau ir vajadzīgs, ka mēs no apakšas sakam, mums rektori šāda ir aktualitāte, šāda ir problēma, šāds ir iespējamais risinājums. Ja es pareizi saprotu, jūs paši no savas puses inicējat tikšanos, vai nu jūs braucat, vai aicināt pie sevis, nevis pasīvi gaidat, bet, tā kā esiet aktīvi, esiet jau ar priekšlikumiem, esat sagatavojušies, uzsaukuši tēju, kafiju, plāckūkas, jo, tā kā paēdis cilvēks ir laimīgs cilvēks, tad tie lēmumi var tādi labvēlīgāki, bet, lūk, Lidija arī atvēra mikrofonu, viņas varbūt vēlties kaut ko nokomentēt. Es gribēju teikt paldies, nē, mums tas draud. Jūs jau dzirdējāt, draud no septembra, un es domāju, vai nerodas haoss, ja nav tomēr uz vietas viens atbildīgais, jo mums arī iedzīvotāju padomes nav pagastā. Pagaidām. Mums tas būs tā kopējā. Mums ļoti paveicies, ka mums ir aktīvs cilvēks kultūras jomā, kas tiešām satur cilvēkus kopā. Mums ir ļoti aktīvs saimnieks, kas arī domā plašāk nekā par savu varbūt tiešajiem darba pienākumiem, kas ir liels paldies viņam, un vienmēr veido ap sevi komandas. Tieši šiem vietējajiem līderiem ir svarīgi, lai būtu komandas. Un tad, kad mums skolu slēdza, tad bija sajūta, ka vispār iestājās, tad bišķiņ depresīvais stāvoklis visiem. Un tad, paldies Dievam, mums bija šie aktīvie cilvēki, kas nācām kopā, sapratām, mums ir jāsapurinās, mums neviens no augšas vairs neuzmanīs, mums nav tā, kas tur ar to deksmi par mūsu vietu. Un tiešām šai mūsu aktīvo iedzīvotāju grupā, ko veidojām, iesaistījās cilvēki, kas tiešām līdz šim nebija aktīvi, kas vienkārši saprata, ka arī viņu ģimenei tas ir svarīgi. Un parādot šo strateģisko darbību, šo mērķtiecīgos pasākumus, cilvēki to novērtēja un iesaistījās. Tā kā mēs ceram arī uz turpmāku savu veiksmīgu attīstību. Protams, esam tikai starta posmā. Mēs arī esam tikai pie Lietuvas robežas. Kad jums skolu slēdza? Mums 2009. gadā. Mums 2023. Jā. Jums ir drusku vairāk inteliģences uz vietas šobrīd. Mums slēdza 2009. gadā, visi darbspējīgie strādā kaut kur prom. Mums notika centrbēdzes, iedarbojās centrbēdzes spēks, mums ir daudz senioru, mazāk jauniešu. Un tie, kuri ir ārpus pagasta centra, tie strādā savā jomā un nekomunicē ar centru. Man drusku bail, man tā jāsaka. Mums arī tā bija baža, jā. Bet tieši šī cilvēku aktivizēšana, mēģināšana nākt kopā, ko vai tajā pašā tautas namā, bija tas, kas noturēja. Mēs tiešām baidījāmies, ka slēdzot skolas, aizies arī ģimenes. Bet cilvēki novērtēja to, ka viņiem ir ko šeit darīt vakaros, ir ko šeit darīt brīvdienās, ir bērnu brīvlaikā, ko darīt. Paldies Dievam, neaizmuka, bet pat atnāca klāt. Jā, cerība jau mirstot pēdējā. Paldies! Man tik ienāca prātā tāda ķecerīga doma, vai mazliet neizveidojas tā situācija, tad, kad mamma un tētis nav mājās, ka tiem bērniem ir bišķīt tās rokas brīvākas. Tas, protams, nav stāsts par lieliem lēmumiem, bet tādām mazajām lietām, neviens tev uz rokām neskatās, kā gribam tā daram, gribam nedaram, gribam daram vairāk. Tā kā, ka nav mazliet tā kā šāda tā situācija, tad neveidojas, ja nav tā mamma un tētis, tad pat uz vietas un katru otro dienu nebrauc un nestās, kā tad mums iet. Tad pie reizes mēs varam, brīvā pa parkiem, pagalmiem un ūdeņiem dzīvot. Nē, jo mums arī jauniešu nav. Mums ir pensionāri 80, 90, 70 gadīgi. Tie jau nestaigās un nedemolēs, ja? Bet mums nav arī kultūras darba organizatora, jo mums centrs ir neretā kultūras darbam. Vārdu sakot, turismas ir laikam vienīgais, kuru mēs turam Gricgalas krogā uz saviem pleciem.
Nu, jācer, jā. Jācer uz pārvaldnieku, uz pagastu apvienības pārvaldnieku, kurš ir jauns, spēcīgs un plaši domājošs. Un varbūt, ka un uz bijušiem audzēkņiem, kuriem tagad ir ap 40, un ģimenes savas, ka tie domās par savu dzimto vietu kādreiz. Nu, teiksim, no tāda mūsu mazā piemēra, ka ne jau kultūras darbinieks un tikai kultūras aktivitātes. Mēs sapratām, ka tieši arī, piemēram, dāmas pēc 50 saprata, ka viņas dejot vairs varbūt nevar tik labi, vai dziedāt varbūt nemāku dziedāt, bet mums ar kaut ko gribās. Un sanāca kopā vienkārši dāmas pāri 50 un reizi mēnesī izdomā, ko mēs šomēnes gribam. Šomēnes taisam smaržas, pieaicinām kaut kādu psihologu, taisam radošo darbnīcu vai vienkārši Ziemassvētku kaut ko kopā pasēdēšanu. Mums dejo dāmas. Tieši cilvēki paši nāca. Tā kā mēs uzskatām mūsu interešu grupu apvienošanās, ka cilvēki savienojas pēc savām interesēm, negaidot, kad nāks tāds Saprotu, līderu vārdu sakot, vajag veidoties līderim. Jā. Vajag veidoties līderim, un mums dejo dāmas pāri 70 tādas. Un tas posmiņš no 50 līdz 70 ir tukšs. Tad ir jāmeklē kāds, kas uzņemās, lai šīs dāmas iesaistītu un varbūt tad arī veidotos tāda interesanta grupiņa, kura varētu aktīvi kaut kā iesaistīties. Jā, bet ļoti ir personīgās intereses no svara. Un tas ir gadus 20 atpakaļ, kad beidzās skola, ja? Katrs domāja, kā tikai viņš izdzīvos, kā ģimene izdzīvos un kā biznesu, kā veidot kaut ko tādu, no kā var dzīvot tomēr, lai tu nenomirtu badā, bez pensijas būdams vēl, ja? Nu, ir jau tās lauku saimniecības, bet ļoti daudz brauc uz ārpusi strādāt, viņam nav arī laika. Viņu var saprast. Atbrauc mājās, varbūt katru vakaru, bet visbiežāk sestdien, svētdien, un tad tu fiksi sakop to savu sētu. Un laidies atkal pirmdien prom vai svētdien vakarā. Bet, nē, ar krūmiem aizaugt mēs neļausim mūsu pagastam. Tā jau nebūs, jā. Tagad lūdzu, cik jūsu pagastā ir iedzīvotāji? Uz papīra 320. Bet reāli mazāk? Daudz mazāk. Mēs tā vienreiz mēģinājām skaitīt, un pieņemot, ka mēs ne visus ieskaitījām, rēķinājām, ka apmēram uz 180 reāli dzīvo. Dzīvo, darbojas un kop zemīti strādā te uz vietas. Vai attālināti strādā internetu, izmantojot. Nu tā. Tā interesanti pie mums. Pierobeža. Tāpat kā jums. Jā. Nu, es mēģināju, jā, es arī domāju par to viedo ciemu un mēģināju rakstīt projektu. Bet toreiz es tā laikam neizpratu to ideju, jo mums tā viena kopiena veidojas tur, kur mums tas turisma centrs, Gritsgales muiža bijusi. Bet arī tur visādas cilvēciskas traģēdijas un tur ļoti strauji paliek tukšāks. Nāk vietā jaunie gan tajā pašā laikā. Bet ko jaunie atbild? Mums jāaudzina bērni, mums ir savs bizness, mums nav laika domāt par skriešanu pa pasauli, par sabiedriskām aktivitātēm. Nu, jāstrādā laikam, mums būs te. Labi, paldies. Ciems tieši bija pieteikums viedajam ciemam, bija kā labs atbalsts tam, lai mēs sakārtotu savas lietas, bija motivācija uzrakstīt līdz galam stratēģiju, iestrādes mums bija daudz gadu garumā, un šis pieteikums arī bija tiešām tā. Novērtēt vēlreiz tās lietas, kas mums ir, un pašiem ar sevi palepoties un saprast, ar ko varam lepoties un ko varam attīstīt tālāk. Tā kā paldies arī viedajiem ciemiem. Un tiešām vislabākais ir aizbraukt vienam pie otra ciemos, jo, ja pēc pagājušā gada mēs arī aizbraucām gan pie Dekšārēna ciemos, tad sapratām, kas bija tas, ko mēs vienkārši, ar ko mēs nebijām palepojušies un sapratām, kas mums ir, ko nebijām uzrakstījuši. Man jau droši ir tiešām tāds iedvesmas, jo arī Persilāde mums bija tiešām tāds iedvesmas bumba, gan ideju, gan tādas, pat tieši arī tādiem līderu stiprināšanai, jo bieži vien jau liekas, mums taču ir tikai tas vai tikai tas,
Bet paskatoties uz ko dara citi, tad tiešām var iedvesmoties un atrast mazās idejas, ko darīt pašiem. Šis bija labs teiciens līderu stiprināšana, jo arī līderiem vajag atbalstu un pateikt, tas ir labi, ko tu dari, tu proti, tu vari, tu ej tik uz priekšu. Un tā braukāšana vienam pie otra, jā, tā dod labumu. Tas ir fakts. Paldies! Paldies! Paldies, Lidija, arī jums par jūsu komentāru un iesaisti, un par to braukāšanu man gribas pieminēt, esiet tur kaut ziņā drosmīgi vai ziņkārīgi, un tā kā pajautājiet savu vietējiem rīcības grupām, vai viņām nav iespēja kaut kādā veidā atbalstīt šīs jūsu pieredžu apmaiņas, jo skaidrs arī degviela maksā naudu, un tā kā braukt uz ciematu, kas ir 200 km no tavas vietas, nu tas ģimenes maciņam ir diezgan sālīts pasākums, bet tā kā droši var griezties pie tā kā savas teritorijas vietējām rīcības grupām un tā kā painteresēties, ja viņiem nav kaut kāda atbalsta mehānismi vai viņi var iekļaut savos plānos, projektos, nu, šādas kopīgas pieredžu apmaiņas, varbūt viņiem jau ir plānos, jo ļoti daudz tieši to arī strādā, kā šiem ciemiem vienam otru iepazīt un kā savas teritorijas ciemus virzīt uz to viedumu. Viņiem ir plānots, un tagad mēs 28. datumā braukāsim. Un jūs, Lidija, brauksiet? Jā. Malči, tieši tā vajag, nu tad paņemt arī tos pārējos līdzi. Bet es atļaušos, Sarmīļus arī slēdzāt mikrofonu droši. Es arī braukšu turpat, ko Lidijas kundze. Mēs būsim Indrā, un mēs būsim Līksnā un Bietē. Jā. Ilvī, tu gribi pareklamēt šo kopīgo braukšanu ar savām dāmām un kungiem? Es domāju, ka viņas jau ļoti, ļoti labi zina, bet ir uztaisīta skaista programma, viņa tikai jāizsūta vēl, bet nu jā, būs trīs tie ciemi un vēl papildus, kas jau nu tur pa ceļam ir. Tā kā jā, forši, ka būs. Un tad paldies, Dāmas, un paskos pēdējais jautājums Jaunannai. Kur jūs pielikāt atpazīstamības zīmīti Viedais ciems? Pie Jaunannas tautas nama. Es tā arī nojautu. Tas tika likums sakarīgi tā vieta, kas jūs tur un saliedēm laikos ir bijis tā, kas ir tas spēka garants kopienai, ka tā arī tā īstā vieta. Tā kā vēlreiz liels paldies par jūsu laiku, to padalījāties. Paldies jums visām dāmām, aktīvajām par to, ko jūs darat. Jūs esat brīnišķīgas un kungi, turpiniet darīt to, ko jūs darat, jo jūs lieliski redzat, ka tam ir vērtība, no tā mainās vieta, kur jūs dzīvojat, mainās cilvēki, un tur arī rodās to, nu tie, kas saka, ka man nav laika, nu tas āķis, nu kā tu vari negribēt būt daļa no tādas fantastiskas tēvu klubiņa, nu tu redzi, tas ir brīnišķīgi vīrietim būt tādā pasākumā, un lai cik man būtu pilna dzīve, mums katram kā cilvēkam vienotām pamatu vajadzībām ir būt piederīgam, piederēties kopienai, kaut kādai grupai. Un ja es redzu, ka manā dzīvesvietā ir fantastiska grupa, es taču gribu būt daļa no tās grupas, tad tas vienkārši reizēm prasa laiku. Un līdzīgi kā jūs jau minējāt, patiesībā tas jau nav stāsts par 3 gadiem. Tas ir stāsts par tiešām par tradīcijām, kas kopienā un ciemā jau ir gadu no gada, kuras vienkārši šobrīd tā forši, nu tā kā palielinās un kļūst arvien pamanāmāks arī mums ārpusē. Tā kā vēlreiz, jā, sirsnīgs paldies visiem, kas pieslēdzās, un pārējiem, lai jā, ceru, ka jums bija vērtīga skatīšanās YouTube kanālā, jo šis, kā jau visi ieraksti, viņa viedās trešdienas nonāks arī mūsu YouTube, lai tad visi, kuriem ir interesi šodien, rīt vai pēc 5 gadiem, var noklausīties, kā tad iet Jaunannā, vai kā tad pirms tiem 5 gadiem Jaunannā bija gājis. Un vēl 3. septembrī, 2:30 viedajā trešdienā, man kolēģi Tilvija, kur ir melnā ekrānā, mums pastāstīs, kā tad Latvijā šobrīd iet ar energo kopienām un kas tas ir, jā, un kādas ir iespējas, un kā mēs esam jau paspējuši šo taciņu līdz šim iestaigāt. Tā kā gaidīsim un tiekamies arī pēc 2 nedēļām trešdienā. Jā, un laipni ļauj aicināt uz Jaunannu.